nolasīšu no Pāvela 2. vēstule Timotejam no 3. nodaļas, un šovakar apskatīsim tikai 9 pantus. Nākamā reizē runāsim tālāk arī par Pāvela 2. vēstuli Timotejam 3. nodaļu. Šovakar apskatīsim tikai 9 pantus no Pāvela 2. vēstule Timotejam 3. nodaļa, tātad no 1. līdz 9. pantam lasu. Bet zini to, ka pēdējās dienās iestāsies grūti laiki, jo cilvēki būs patmīlīgi, mantaskārīgi, lielīgi, augstprātīgi, zaimotāji, nepaklausīgi vecākiem, nepateicīgi, neganti, cietsirdīgi, nesamierināmi, apmelotāji, nesavaldīgi, nesavaldāmi, labā nīdēji, nodevēji, pārsteidzīgi, uzpūtīgi, mīlēdami vairāk baudas nekā Dievu, izrādīdami ārēju svētbijību, bet tās spēku noliekdami un no tādiem izvairies, jo tādi ir tie, kas iespiežas namos un gūsta sievas, kas apkrauti grēkiem un ko dažādas kārības vada, kas vienmēr mācās un nekad nevar nonākt pie patiesības atziņas, bet tāpat kā Janne un Jambre uzstājās pret Mūzu, tā arī šie uzstājās pret patiesību ļaudis, kas pavisam samaitāti savā prātā un nav pastāvējuši ticībā. Bet viņi netiks tālāk uz priekšu, jo viņu neprāti būs visam skaidri redzams, kā tas arī ar pirmajiem notika. Āmen. Un tad runāsim par šo nodaļu šajā vakarā. Vēl īpaši studēju grāmatu, lai sagatavotos uz šo reizi. Studēju grāmatu, kas vēlas arī var iegādāties Viljama Barklija sējumu, kur arī ir iekļauti šī Timoteja vēstules. Tā kā studēju arī šo grāmatu un to, ko Dievs arī man deva, domājot un ko arī jums vēlos teikt. Agrīnā kristīgā baznīca dzīvoja ar apziņu, ka laiks iztek un ka pasaule gals ir tuvu. Kristieši gaidīja, ka otrā atnākšana var notikt katru brīdi. Un tāpat tas arī ir mūsdienās. Kā arī mēs nezinām ne to stundu, ne to minūti, ne to sekundi, ka Dievs tiešām tuvosies un ka tiešām mums būs jāatbild par mūsu dzīvoto laiku, kā mēs esam katrs pavadījuši šo laiku, ka laiks tiešām iet ātri un neviena minūti, neviena simtdaļu sekundi nevarēsim pagriezt atpakaļ. Un kā jau šajā pantā tiek teikts pirmajā, bet zini to, ka pēdējās dienās iestāsties grūti laiki. Un to jau arī var redzēt arī mūsdienās, ka tiešām, kad cilvēki dzīvo bezdievībā, kad nav sirdī dievbijības, kad dzīvo bezdievībā, skriedami, iedami paši, ko vien var saķert, ko vien var sagrābt, kā tik vairāk, kā tik man vairāk, kā tik man. Bet kā jau tiek teikt Dieva vārdā, ka Dievs ienīst mankārīgos un ka mankārīgie netiks debesu valstībā, tad tiešām tas ir ļoti nopietns vārds. Un šī bezdievība, ka mums ir jābīstās Dievs, ka mums jābūt dievbijībai pret Dievu vārdu. Lasīšu vēlreiz no 2. līdz 5. pantam. 2. Timotejam 3. nodaļa no 2. līdz 5. pantam lasa vēlreiz. Jo cilvēki būs patmīlīgi, mantaskārīgi, lielīgi, augstprātīgi, zaimotāji, nepaklausīgi vecākiem, nepateicīgi, neganti,
Cietsirdīgi, nesamierināmi, apmelotāji, nesavaldīgi, nesavaldāmi, labā nīdēji, nodevēji, pārsteidzīgi, uzpūtīgi, mīlēdami vairāk baudas nekā Dievu, izrādīdami ārēju svētbijību, bet tā spēku noliekdami un no tādiem izvairies. Lūko Pāvils rakstot Timotejam saka, no tādiem izvairies, ka mums ir no šādiem cilvēkiem, kuras pazīmes jau es nosaucu, mums no tādiem ir jāizvairās, ka mēs nevaram biedroties ar tādiem cilvēkiem, kas arī mūs var novest no pareizā ceļa. Un kā jau tika teikt, vēl tiek teikt 2. pantā, pati pirmā iezīme, ka cilvēki būs patmīlīgi. Patmīlīgi. Ko nozīmē patmīlība? Patmīlība ir tā, ka mēs katrs balstamies uz sevi, ka mēs mīlestību liekam uz sevi, nevis šo mīlestību, ka mēs varam atdot otram, bet ka mēs gribam varbūt sev visa to mīlestība, nevis lai otram tiek. Tajā brīdī, kad cilvēks dzīves centrā liek pats savas vēlmes, viņš sagrauj visas attiecības ar Dievu. Tā kā, ja mēs liekam savā centrā savas vajadzības, savas vēlmes, lai tik nu būtu, lai tik nu piepildās, ka mēs tiešām zaudējam šīs attiecības ar Dievu, kas mums var būt, ja mēs balstamies katrs uz sevi, uz saviem spēkiem. Ja mēs nepaklausam Dievam, un ja mums arī nav šī žēlsirdība pret citiem cilvēkiem, tā ir tā patmīlība. Kristības būtība ir nevis tā, lai es iesēstos tronī, bet gan lai aizmirstu savu es, ka mēs arī nevaram paaugstināties, ka mēs nevaram tikai es, ko jau es teicu iepriekšējā reizē, ka mums tiešām ir arī jānovērtē otrs, nevis tikai pašiem sevi. Un tālāk iezīme cilvēki kļūst mantaskārīgi. No to jau arī saredzam bieži mūsdienās. Šajā laikā, šajā dzīvē, kur mēs dzīvojam, kā arī varam redzēt, ka daudzi dzenas pēc naudas, pēc mantas. Bet Dieva vārdā tiešām ir teikt, ka Dievs mums katram dos to, ko mums vajag un cik daudz mums vajag. Kad viņš tiešām apmierinās mūsu vajadzības pēc savas godības, pilnās bagātības un gribas Kristu Jēzu. Un kā jau redzam, ka arī, un varam uzzināt, ka arī Efeza bija plaukstošais materiālis, kā arī Efeza bija plaukstošais materiālistiskās civilizācijas centrs. Tādā pilsētā cilvēki viegli varēja pazaudēt savu dvēseli, ka arī Efezā arī bija šī plaukstošā mankārība, šis materiālais stāvoklis, un kad cilvēks jau, ja viņš neredz problēmas, ja viņš neredz grūtības, tad arī var pazaudēt šo savu dvēseli, tikai dzīvojot labklājībā. Varbūt ne labklājībā, bet varbūt kā pārbagātībā, ka tev visa kā pietiek. Ka tu neredzi vēlmi meklēt Dievu, ka tu neredzi vēlmi nekam savā dzīvē garīgajam stāvoklim, garīgajai dzīvei. Un tālāk iezīme, ka daudzi būs lielīgi un augstprātīgi. Pasaule līdz pašai dienai ir tādu blēžu pilna. Veikli, viziņi, kas ar viltu
liek ļaudīm domāt, ka ir gudri, politiski darboņi, ka arī grib būt lielīgi, augstprātīgi. Es jau tas gudrais, es jau to varu visu izdarīt savā lielībā, savā augstprātībā, ka arī neredz citu vajadzības, tā es vismaz saprotu. Tālāk arī daudz būt lepni. Lepnība tiek saukt arī par ļaunumu sakni. Visa ļaunuma sakne ir arī pār par visu lepnība. Tālāk daudzi būs zaimojoši. Zaimošana, kas arī ir ļoti nepiedodams grēks, ja zaimo Dievu un ja zaimo svēto garu, kā tiek teikt, tad netiek piedot. Kā Dieva vārda zaimošana izpaužas arī kā Dieva vārda zaimošana, Dieva apvainošana vai ķengāšana, ko jau arī šajos laikos var redzēt, ka cilvēki tiešām daudz sliktu saka un domā par Dievu un par viņa mīlestību noraida, un ka nemeklē Dievu un ka domā daudz sliktas lietas, tad tā ir tā zaimošana. Lepnība vienmēr noved pie Dieva necienīšanas, uzskatot, ka Dievs nav vajadzīgs, kā es pats zinu visu labāk. Un ar šo pats zinu visu labāk, vienu dienu kritīsim, un vairs nezināsim neko. Ja mūsu dzīvē nebūs Dievs, vairs nezināsim pilnīgi neko, būs tumša bilde. Šodien es visu zinu, rītā tu nekā nezināsi. Lepnība rada nicinājumu pret cilvēkiem, kas var novest pie aizvainojošas rīcības un aizskarošiem vārdiem. Lūk, ko var izdarīt lepnība. Lepnība rada nicinājumu pret cilvēkiem, kas var novest arī pie aizvainojošas rīcības un aizskarošiem vārdiem. Tāpat arī būs nepaklausīgi vecākiem. Kā jau mēs, kad bijām mazāki bērni, ka varbūt tagad kādu brīdi, ka brīžiem nepaklausam arī savus vecākus, bet arī tas ir svarīgi posms paklausīt arī saviem miesīgajiem vecākiem, kas mūs ir laiduši pasaulē. Kā arī Dieva vārdā izteikt pāri par visu mīlēja Dievu un savu tuvāko kā sevi pašu. Un tālākā iezīme – cilvēki būs nepateicīgi. Tas arī ļoti strauji iet uz priekšu, arī šajos laikos, arī mūsdienās, ka tiešām daudzi ir nepateicīgi arī par to mazumiņu, arī par to pašu mazāko, ko Dievs ir devis, ka domā, oi, man to lielo vajag, man to vareno, man to visu iespējamo, to visu augstāko man vajag, bet kā Dievs saka, pateicieties arī par mazumiņu, un tad tikai tiksim pie kā lielāka. Kas arī ir tiešām mums jāmācās pateikties par to visu, ko Dievs mums katram dod. Godīga cilvēka pazīme ir tā, ka viņš maksā savus parādus, bet tik viens cilvēks ir parādā Dievam un saviem līdzcilvēkiem, tāpēc viņš nedrīkst aizmirst, ka šis parāds ir jādod. Tāpat, ja mēs aizņemamies no līdzcilvēkiem kādu parādu, tad mums tas ir jādod, ja mūs nesvētī no labas sirds. Bet, ja mēs paņemam uz atdošanu, tad tas ir jādod, un tāpat arī mēs esam parādā Dievam, atsaukties mīlestībā, pieņemt Dievu mīlestību un dzīvot ar viņu katru dzīves dienu, tas ir mūsu parāds. Un kā tiek arī teikt, tālākā iezīme, cilvēki būs cietsirdīgi. Ģimene nevar turpināt pastāvēt, ja tajā nav
cilvēciskās pieķeršanās, cilvēciskās mīlestības, tad šī ģimene izjūk ārā, un kā jau ir arī mūsdienās, ka nevar pastāvēt ģimene, kad bērni strīdās ar vecākiem, vīrs ar sievu, vai sieva ar vīru, un tā tālāk, un ka vienā jaukā brīdī izjūk šī ģimene, plaisa rodas ģimenes stāvoklī laulības dzīvē laulāto starpā, ka ir jāšķiras, ko Dievs arī nemīl, šādu šķiršanos, ja reiz ir salauzti kopā līdz mūža beigām. Tāpat tālākā iezīme ir cilvēki būs nesamierināmi, ka cilvēks tik ļoti ienīst, ka nekad nespēs vienoties ar cilvēku, ar kuru sastrīdējies, ka arī nesako šī piedošana, ka cilvēkam tik ļoti pietrūks godīguma, ka viņš pārkāp noslēgtās vienošanās nosacījumus, ka nespēja vienoties, nespēja piedot, tā ir šī nesamierināmība. Tālākā iezīme būs apmelošana. Kā jau zinām, Sātans ir melu tēvs, apmelošana ir pats smagākais grēks, ja mēs melojam par savu brāli, ja mēs melojam, kādam sakam melus, kas ir grēks Dieva acīs, un tāpat tālākā iezīme būs nesavaldāmi, nevaldāmi. Cilvēks var zaudēt kontroli par saviem ieradumiem un vēlmēm un pat kļūt to vergs. Tas neizbēgami ved uz bojā eju. Lūk, šī kontrolas pazaudēšana, cik ir bīstama. Tālākā iezīme labā nīdēji. Cilvēka dzīvē var pienākt brīdis, kad viņam vienkārši būs apgrūtinoši atrasties labu cilvēku sabiedrībā vai uzturēties vidē, kur ir labas lietas. Tas ir šis labais nīdējs. Tālāk būs nodevēji. Arī, kas ļoti svarīga iezīme, nenodot otru nepatiesi. Ja ir patiesība, tad varbūt, tad arī taisnībai jābūt, bet nodevēji, tas ir tiešām kaut kas vairāk. Tālākā iezīme pārsteidzīgi. Pārsteidzīgi savos vārdos un darbos, pārsteidzīgs, neapdomīgs. Kas arī ļoti svarīgi, lai mēs lūgtu Dievu visās lietās, nevis kaut ko darīt uz savu galvu. Ļoti bieži mēs būtu varējuši, pasargāt sevi un savus tuvākos no lietām nepatikšanām, ja viens būtu uz brīdi apstājies un padomājuši. Ja mēs būtu apstājušies un padomājuši, ko darīt un kā darīt. Tālākā iezīme uzpūtīgi, iedomīgi. Un tas ir tā, kas domā tikai par savu pašu cienīgumu, kas domā tikai par sevi, par savu cieņas stāvokli. Un tālākā iezīme mīlēt vairāk baudas nekā Dievu, kas nozīmē izrāda ārēju svētbijību, bet tās spēku noliedz. Ka mēs jau arī varam teikt, es ticu Kristam, es ticu Dievam, es eju baznīcā, bet ar to ir vien par maz. Ja nav mūsu dzīvē, neparādās šie garīgie augļi. Citiem vārdiem, ārēji viņi dara visu pareizi, ievēro visus ārējos reliģiskos
rituālus, taču viņiem paliek pilnīgi nesaprast ticības iekšējais virzošais spēks, kas maina cilvēka dzīvi. Jēzus Kristus, kas maina cilvēka dzīvi. Un nolasīšu no 2. Timotejam, no 3. nodaļas, no 8. līdz 9. pantam, 2. Timotejam, 3. nodaļa, no 8 līdz 9. Bet tāpat kā Janne un Jambre uzstājās pret Mūzu, tā arī šie uzstājas pret patiesību. Ļaudis, kas pavisam samaitāti savā prātā un nav pastāvējuši ticībā, bet viņi netiks tālāk uz priekšu, jo viņu neprāti būs visiem skaidri redzams, kā tas arī ar pirmajiem notika. Āmen. Un kā arī runājot par kristīgajiem vadītājiem, būs vienmēr daudz pretinieku. To vidū būs tādi, kuram būs izkropļots priekšstats par kristīgo ticību un kuri grib pievērst cilvēku saviem maldīgajiem ticējumiem. Ir tikai viens veids, kā pārbaudīt mācības patiesumu vai melīgumu, ka mēs to pazīsim pēc to augļiem. Katru vadītāju, katru kalpotāju, ka mēs pazīsim pēc augļiem, kā viņi teikt, arī ir viltus vadītāji, kuri arī mums ir jāšķir, kas ir no Dieva, kas nav no Dieva, kas ir no velna. Labākais veids, kā uzvarēt un izdzīt ārā neīstumu un melus, ir dzīvot tā, lai visi varētu skaidri redzēt patiesību, skaistumu un žēlsirdību. Tad tiešām mums ir jādzīvo tā, lai ka otrs paskatās uz mūsu dzīvi, var redzēt mūsu augļus un var redzēt arī to, kādi mēs esam savā garīgajā dzīvē. Lūksim Dievu. Paldies, to mīļai debes Tevs, par šo vakaru, kungs, paldies par Tavu vārdu, kungs, tiešām, kuru Tu jau mums devi šajā vakarā, kungs. Sākot jau ar to, lai mēs tiešām pakļaujamies Tev, lai mēs tiešām patveramies Tavā apsardzībā, Tavā mīlestībā, Tavā patvēramā Dievs tiešām dod, lai mēs tiešām meklējam Tevi ar visu sirdi, kungs, lai mēs tiešām pakļaujamies Tavai mīlestībai, Tavai žēlstībai, Tavai iepriecai, Tavai vadībai, kungs, kuru Tu mums dod, uz kuru Tu tiešām mūs gribi vest, kungs, tiešām svētī, kungs, Dievs, apgaismo, kungs, Dievs mūs katru, kungs, tiešām svētī katru, kungs, lai tiešām, lai meklē Tevi, lai tiešām, kungs, meklē, patverās Tavā žēlstībā, Tavā vadībā, Tavā mīlestībā, Dievs, un tiešām, Dievs, arī pilnveido mūsu garīgo dzīvi, kungs, lai arī mums tiešām nebūtu šīs nevienas iezīmes, kas ir pret Tavu vārdu, kas Tev nepatīk, kungs, kungs, tiešām izmeklē mūsu dzīvi, un ja kaut kas ir no šiem iezīmēm, tad, kungs, palīdz tik mums no tām vaļā, kungs, svētī katru klausītāju, svētī iepriecini vadi, Jēzus Kristus vārdā, āmen. Un svētības vārdi, Kunga Jēzus Kristus žēlastība un Dievu mīlestība un Svētā gara sadraudzība, lai ir un paliek ar jums visiem. Āmen.